Šogad atzīmējam 100 gadu jubileju, kopš Aucē darbojas pašvaldības publiskā bibliotēka. Bibliotēkas gan Vecauces pagastā, gan miestā bijušas jau pirms tam. Pagājušā gadsimta sākumā darbojās Vecauces skolotāju bibliotēka, kuru diemžēl 1905. gadā sadedzinājusi soda ekspedīcija. Bija arī Latvijas kultūras veicināšanas biedrības Vecauces nodaļas bibliotēka un Vecauces skolotāju biedrības bibliotēka. Vēl pirms pilsētas bibliotēkas dibināšanas un arī paralēli tai, Aucē darbojās Lavīzes Blūmentāles privātā bibliotēka. 1925. gada 17. oktobra Auces pilsētas domes sēdē tika nolemts, ka Aucē tiks atvērta publiska bibliotēka Lasītava, iesākumā pasūtot 4 žurnālus un 9 laikrakstus, tai skaitā pa vienam arī vācu un ebreju valodās. Pirmā bibliotēkas mājvieta līdz pat 1931. gadam esot bijusi pilsētas valdes uzgaidāmajās telpās Lielajā ielā, tagadējā Raiņa ielā, numur 5. 1928. gadā Auces pilsētas valde par bibliotēkāru ar 80 latu mēnešaugu pieņēma Žani Zīvertu, kurš auceniekiem bija pazīstams arī kā fotogrāfs un mašīnu rakstīšanas pakalpojumu sniedzējs. Bibliotēka tolaik bijusi atvērta darba dienās no 4 līdz 9 un svētdienās no 12 līdz 5. Cita starpā Zīverta kungs vietējos laikrakstos centās aktīvi izglītot bibliotēkas esošos un potenciālos lasītājus, mācot, kā izvēlēties sev piemērotāko lasāmvielu un kā atšķirt labu grāmatu no sēnelu literatūras. 1930. gadā bibliotēku apmeklēja 449 lasītāji un krājumā jau bija 2158 sējumi. Grāmatu un lasītāju skaitam pieaugot, radās vajadzība pēc plašākām, modernākām telpām. Pilsētas valde izremontēja bijušās Grand kinotelpas Raiņa ielā numur 9, uz kurām tad arī tika pārcelta Auces pilsētas bibliotēka un Lasītava. Lasītavā ierīkoja arī radio, lai apmeklētāji varētu klausīties mūziku un referātus. 1934. gadā notika bibliotekāru maiņa. Darbu no Žaņa Zīverta pārņēma Olga Štengele, kura 1940. gada sākumā pabeidza Latvijas rakstu un mākslas kameras 2 mēnešu bibliotēkāru kursus. Diemžēl brīvvalsts laikā apgūto viņai neizdevās ilgstoši darbā pielietot. Jau 1940. gada vasarā padomju varas vadībā bibliotēkas kļuva par tautas īpašumu. Sāka iznīcināt padomju ideoloģijai neatbilstošas grāmatas, tostarp latviešu un ārzemju klasiķu darbus. 1941. gadā Aucē ienāca vācu armija. Arī vācu okupācijas vara izdeva no bibliotēkām izņemamo grāmatu sarakstus. Kara gados bibliotēka bija vajadzīga vairāk kā jebkad agrāk, jo grāmatu tirāžas bija mazas un grāmatas grūti nopērkamas. Tolaik Auces bibliotēka atradusies Jelgavas ielā numur 1. Uzreiz pēc kara 1945. gadā Auces pilsētas bibliotēkā sāka strādāt vēlāk ilgadējā bibliotekāre un bibliotēkas vadītāja Lidija Štāle. Pēckara gados bibliotēka no kultūras iestādes pārtapa par propagandas nesēju tautās. Bibliotēkas mājvieta tolaik bijusi Raiņa ielas numur 12, nama 2. stāvā. No 1950. līdz 59. gadam, kad Auce bija rajona centrs, Auces bibliotēka bija rajona bibliotēka. Par bibliotēkāri strādāja Maiga Beizaka, fondā bija vairāk kā 8000 grāmatu. 1950. gadā izveidoja Auces pilsētas bērnu bibliotēku, kura 53 gadus atradās Raiņa ielā 14, un kurā grāmatas tolaik lasīja 408 mazie aucenieki. 1953. gadā tika atklāts jaunas celtais Auces kultūras nams, un tā 2. stāvā vieta tika atrasta arī bibliotēkai un Lasītavai.
Bibliotēkā tolaik strādāja Lidija Štāle, Maiga Sīpiņa, Lidija Podniece un Mērija Komula, tolaik vēl Spale. Auces rajona bibliotēka rīkoja lasītāju konferences, tikšanās ar rakstniekiem, literārās tiesas, veidoja mutvārdus žurnālus, piedāvāja iespēju skatīties TV pārraides, jo televizori tolaik vēl nebija atrodami katrā mājā. 1959. gadā Auces pilsētas bibliotēka tika pārvietota uz jaunām telpām Komjaunatnes tagadējā Bēnes ielā 7-9. Bibliotekāris priecājās par lielo zāli lasītavas vajadzībām, kas vienlaikus spēja uzņemt 50 cilvēkus. Lielāka abonementa telpa radīja iespēju iekārtot vairāk brīvpieejas plauktu. Ēka Bēnes ielā ap 1915. gadu bija celta kā Vācu armijas lidmašīnu remontu darbnīca. Pirmās brīvvalsts laikā tur darbojusies pilsētas lopu kautuve, pēc kara graudu noliktava. Ko tas nozīmē, bibliotekāris saprata turpmāko gadu laikā, bet ievākšanās brīdī prieks bija liels. Lielākas telpas paplašināja bibliotekas darbības sfēras. Piemēram, ar bibliotekas vadītāja Štāles gādību darbību uzsāka rokdarbnieču pulciņš, kurš bibliotekas paspārnē darbojās teju 10 gadus un ir uzskatāms par tautas lietišķās mākslas studijas Auce aizsākumu. 60. gados bibliotekas ikdienā ieviesās jēdziens masas, un publiskās bibliotekas sāka dēvēt par masu bibliotēkām, kuras strādāja ar un priekš masām. Bibliotekā jau vairāk kā 20 gadus tolaik nostrādājusi tās vadītāja Lidija Štāle. Pa šiem gadiem viņai ir izdevies pierādīt, ka šķietami vieglais un sausais bibliotekāra darbs prasa prieku, deksmi, jaunradi un daudzpusīgas zināšanas. Auces pilsētas bērnu bibliotēku apmeklē daudz mazo aucenieku. Lai gan lasītava nebija no mazajām, vakaros tā vienmēr bijusi pilna un bijis grūti atrast brīvu vietu. Par bērnu bibliotekas vadītāju 1960. gadā sāka strādāt Antoņina Bobrovņikova, kura šo darbu veica līdz 80. gadu sākumam. 1973. gadā Auces bibliotēkas vadītāja Lidija Štāle laikrakstā rakstīja: Mūsu bibliotēkas lasītāju lielākais vairums ir tādi cilvēki, kam grāmata nav tikai patīkams laika kavēklis. Lasa un pārdomā, pārspriež, gaida un meklē grāmatas, kas ļautu iet tālāk zināšanu pasaulē. 70. gadi bērnu bibliotēkā izcēlās ar lielu kadru mainību un faktu, ka tolaik tieši bērnu bibliotēkā darba gaitas uzsāka 4 bibliotekāras, kuras pēc tam Auces bibliotēkās aizvadīja savu darba mūžu. Gunta Žasina, vēlāk Auces vidusskolas bibliotēkas vadītāja, Vija Riekaža Jomante, vēlāk Auces bērnu bibliotēkas vadītāja, Jautrīta Fišere, vēlāk Auces pilsētas un Auces novada bibliotēkas vadītāja, un Ruta Cēsniece Jakoviča, vēlāk Auces pilsētas bibliotēkas vecākā bibliotēkāre. 80. gadu otrajā pusē ilgadējā vadītāja Lidija Štāle devās pensijā, un viņas vietā darbu uzsāka Mārija Alaine, kura pirms tam bija zināma kā viena no labākajām Latvijas šķēpmetējām. Mārīta bibliotēkā ienāca enerģiski pārliecināta par sevi ar jaunām idejām, kuras centās īstenot, gatavojot pasākumus gan bibliotēkā, gan ārpus tās, un bibliotēkas apmeklētāji to novērtēja. 90. gadu grūtie laiki skāra arī bibliotēkas. Bija brīdis, kad apdraudēta abu bibliotēku pastāvēšana. 90. gadu sākumā notika bibliotēku decentralizācija. Bibliotēkas nonāca pašvaldības pārziņā, un to darbība bija atkarīga no domes iespējām un rocības. Ar naudas trūkumu bibliotēkāras cīnījās kā mācēja. Pildspalvas papīru pirka par savu personīgo naudu, bet priekš jaunām grāmatām lūdza ziedojumus no bibliotēkas apmeklētājiem. Labs papildinājums grāmatu krājumam tolaik bija bijušo aucenieku trimdas latviešu dāvinājumi. 1991. gadā Auces pilsētas bibliotēkas vadītājas amatā sāka strādāt Jautrīta Fišere. 1996. gadā darba gaitas beidza vecākā bibliotekāre Mērija Komula, kur Auces bibliotēkā bija nostrādājusi 42 gadus.
Pilsētas bērnu bibliotēkā 1996. gadā sāka strādāt Baiba Vismane. 2000. gadu sākumā bibliotēkās ienāca pirmie lietotie datori un jēdziens projekti. Tad tika nolēmts, ka pēc jaunās Auces slimnīcas atklāšanas tiks remontēta vecās slimnīcas terapijas nodaļas ēka un uz to pārcelsies abas bibliotēkas. Cerības spārnoja. Bibliotekāriem un apmeklētājiem daudz vieglāk bija pārciest no griestiem krītošo apmetumu, dūmojošās un plaisājošās krāsnis, stindzinošo augstumu ziemā, kanalizācijas un pat elementāras tualetes neesamību. Un tad ilgi gaidītais brīdis bija klāt. 2004. gada decembrī uz jaunajām telpām 2. stāvā pārcēlās un darbu sāka bērnu bibliotēka, 1. stāvā vēl turpinoties remontdarbiem. 2005. gada 12. jūlijā notika Auces pilsētas bibliotēkas jauno telpu svinīga atklāšana. Galdi, grāmatu plaukti, žurnālu skapis un citas mēbeles gan pagaidām vēl bija vecās. Jauni bija krēsli, galdi lasītavā un telpas, gaišas un mājīgas. Arī bērnu bibliotēkā tika nopirkti jauni galdi lasītavai, datorgaldi. Neilgā laikā 3 projektā iegūtajiem datoriem pievienojās vēl 3. Plaukti, diemžēl, vēl vecie, augsti, drūmi un pagalam nolietojušies. Laiks gāja, bibliotēka attīstījās, uzlabojās un palielinājās pakalpojumu klāsts un infrastruktūra. 2008. gada sākumā Auces pilsētas bibliotēka tika apvienota ar pilsētas bērnu bibliotēku. Tajā pat gadā bibliotēka projekta 3. tēva dēla ietvaros saņēma balvu kategorijā par veiksmīgāko pilsētas bibliotēkas sadarbību ar vietējo pašvaldību. 2010. gadā darbu kā vecākā bibliotēkāra bērnu literatūras nodaļā uzsāka tagadējā bibliotēkas vadītāja Kristiāne Eņģele. 2011. gadā par informācijas speciālisti sāk strādāt Dace Lavrinoviča. Jaunā desmitgade ienesa pārmaiņas. 2010. gada nogalē Auces novada dome nolēma reorganizēt novada bibliotēkas. Tika izveidota vienota Auces novada bibliotēka, kurā bez Auces ietilpa vēl 6 struktūra vienības – Bēnes, Lielauces, Īles, Ukru, Vītiņu un Ķeveles bibliotēkas. Par Auces novada bibliotēkas vadītāju dome apstiprināja Jautrīti Fišeri. Kopš 2024. gada augusta, kad pensijā devās Ruta Jakoviča, Auces pilsētas bibliotēkā jūs apkalpo vadītāja Kristiāna un bibliotekāras Dace un Baiba. Šobrīd biblioteka bez saviem pamatpakalpojumiem, grāmatu preses izdevumu izsniegšanas un datorpakalpojumu sniegšanas saviem lietotājiem piedāvā izglītojošas un izklēdējošas pasākumus visām vecuma grupām. Bibliotekārās stundas, radošās nodarbības, lekcijas, tikšanās ar interesantām personībām, konkursus un viktorīnas. Pēdējos gados regulāri rīkotās sarunu pēcpusdienas sapulcējušas un apvienojušas bibliotekas draugu kopiņu, kuriem vienmēr ir par ko parunāt un pastāstīt citiem. Kopš 2023. gada nogales apmeklētājiem ir pieejama vēstures telpa, kurā iekārtota informatīva izstāde par Auces vēsturi un tiek glabātas un krātas vēstures liecības un materiāli par auciniekiem agrāk un tagad. Labi apmeklētas ir arī izstāžu telpas izstādes, kurās cenšamies parādīt un atspoguļot aucinieku radošā darba un aizraušanos. Iekāpjot nākamajā simtgadē, mēs sakām: Uz tikšanos bibliotēkā!